23. jūlijs. Tikai kalpošana augstienēs netika pārtraukta, jo tauta vēl arvien nesa un upurēja augstieņu svētnīcās. 2. ķēniņu 12:4. Tas ir savādi. Šeit tiek rādīts, cik ļoti reliģioza bija Izraēla tauta. Uz katra augstāka pakalna pacēlās altāris. Gaiss bija piepildīts ar vīrāka smaržu un upuru dūmiem. Vai tik reliģioza tauta nevarētu sagaidīt ievērību no Dieva? Tā vietā par šo plašo reliģiozo darbošanos tiek stāstīts nosodoši, pat ar riepumu. Kādēļ tā? Svētajam, dzīvajam Dievam nerūp tas, ka esam reliģiozi, bet gan tas, ka meklējam salīdzināšanos ar viņu, grēku piedošanu un to atrodam, saņemam tā, kā viņš to mums ir noteicis. Jeruzālemes templī bija altāris, uz kura rītos un vakaros tika upurēts jērs. Un šis altāris bija norādījums uz lielo, vissvarīgāko un galīgo upura altāri, uz krustu Golgātā, uz to, kas mira pie šī krusta, norāda kāds liels Dieva vīrs. Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Šo īsto no Dieva nolikto altāri un šo īsto no Dieva noteikto upuri būs meklēt Dieva tautai. Tās pašizvēlētie upuri, kvēpināšanas un reliģijas nevienu nepadara taisnu Dieva priekšā. Tā arī mums ir tikai viens, vienīgs, paša Dieva noteiktais ceļš uz dzīvību, mieru un izglābšanu. Jēzus krusts Golgātā. Šīs ceļš ir drošs. Tas mūs patiešām taisno Dieva priekšā. Ejot pa šo ceļu, mēs droši sasniegsim mērķi. Kungs Jēzu, tu miri pie krusta, lai mēs no visas reliģiozās miglas nāktu pie miera ar Dievu. Lai tev par to ir pateicība. Āmen.